ķeramies pie tā, kas ir mūsu šodienas mērķis. Dzirdēt, saprast, izprast, kas ir Zino biznesa iespējas piedāvājums. Jo mēs dzīvojam tādā laikā, kad arvien vairāk un vairāk cilvēki grib saprast, vai viņi var tikai paļauties uz darbu, vai uz pensiju, vai viņi var tomēr kaut ko lietas labā darīt, jau strādājot paralēli savam darbam vai paralēli kādam citam biznesam. Un tad šī te Zino biznesa iespēja ir fantastiska, jo viņi dod gan veselību, gan starptautisku biznesu, gan arī sistēmu, kas ļoti labi strādā uz tevi. Lūk, tā es esmu aizpildījis 2 minūtes. Es neesmu tas cilvēks, kas šodien runās. Mums ir fantastiskākā iespēja dzirdēt par to, kas ir Zino biznesa iespēja no cilvēka ar lielu inženieru pieredzi un lielu inženieru pasaules uztveri. Kāpēc es uzsveru inženieru 2 reizes? Tāpēc, ka inženieri ir viena no visanalītiskākajiem cilvēkiem, no visprecīzākajiem cilvēkiem, no vispētošākajiem cilvēkiem, jo inženieriem neder tā kā man, es esmu vairāk cilvēks pa viršu. Tas apmēram strādā, viss kārtībā. Tad Dainis ir inženieris sirdī, prātā un savā pieredzē. Tāpēc es domāju, ka ik viens klausītājs būs milzīgs ieguvējs, jo Dainis prot salikt to tik ļoti pa solīšiem, kad ikvienam paliek daudz skaidrāks, kas ir biznesa iespēja Zino un kā es to varu izmantot priekš sevis. Daini, paldies, ka tu esi un paldies, ka tu ar savu stāstu dalīsies. Lūdzu, vārds tev. Jā, paldies, Ivar. Tu man tagad uzliki tādu latiņu. Es nezinu, kā tagad izpausties. Es tikai izstāstīju par tevi. Jā. Labi, jauki. Labvakar visiem, kas ir pieslēgušies. Es redzu, gan arī 40 cilvēki ir un viņi nāk klāt aizvien jauni un jauni. Es neesmu paskatījies dalībniekos, vai mums ir šodien jauni cilvēki, kuri ir pirmo reizi. Es ceru, kad ir. Un es iespējams gribēšu šīs stundas laikā arī kaut kādu jūsu interaktivitāti, ja? Ar jautājumiem un atbildēm, un varbūt, ka Ilze vai Liene varēs man nolasīt čatā, ja tur kaut kas, ja kāds no jums tiešām iesaistīsies. Labi, sāksim. Īsi par mani, kas mani nezin, tātad cilvēkiem, kas ir pirmo reizi. Ivars pastāstīja ļoti daudz, es būšu mazliet īsāks. 56 gadi, dotā brīdī pilni pēc profesijas radioelektronikas inženieris, visu mūžu dzīvoju Latvijā, Jelgavā. Līdz 2020. Gadam strādāju algotu darbu, tā kā es domāju, kā lielais vairums no mums. Un kopš 20. gada decembra es strādāju pastāvīgā darbā tikai tīkla marketinga kompānijā. Lūk, kas ar manīm nav pazīstami, šeit ir mans Facebook, Instagrams, YouTube kanāls, varat noskanēt kodiņus, pievienoties, būšu pateicīgs un priecīgs redzēt jaunas draugus, jaunas sejas. Lūk, bet pirmais jautājums, kāpēc jūs šovakar esat te? Tas ir jautājums jums. Īpaši cilvēkiem, kuri ir pirmo reizi. Pateikšu priekšā dažas iespējamās atbildes. Meklēju jaunas iespējas. Varbūt kāds nevienam neteikšu, bet naudas man nepietiek. Draugs ieteica, atnāc paklausies. Īstenībā es nezinu, kas būs. Un varbūt, kad jūs esat no tiem, kas katru otrdienu es esmu te, jo es mācos. Tā kā visas atbildes ir ļoti labas. Bet kāpēc jūs esat te? Kāpēc es esmu te? Es domāju, ka kā lielākā daļa no cilvēkiem mums interesē sakārtot savu dzīvi un tā, lai tā būtu droši un stabili. Un tas, par ko es gribu sākumā parunāt par šo stabilitāti un ļoti īsumā pastāstīt savu stāstu, kā arī mūsu ģimene nonāca līdz šim biznesa piedāvājumam, par ko mēs runāsim šodien. Jo arī man dzīvē bija galvenais stabilitāte.
finanses, lai viss ir pārskatāms, viss ir prognozējams, viss ir sakārtots. Un mana vēsture, es nekāpšu ļoti tālā vēsturē, bet, teiksim tā, labā vēsture sākās ar to, kad man paveicās. Man visu mūžu ir veicies, arī tagad es uzskatu, ka man ir paveicies. Un pirmā veiksme bija 90. gados, 90. gadu beigās. Visi atceraties, kad sākās pirmie mobilie telefoni, un man paveicās. Pasaules līderis, tajā brīdī Nokia bija pasaules līderis šajā nozarē, uzaicināja mani strādāt pie sevis. Strādāju Latvijas Nokijas birojā, ļoti superīgi, liekas, ka beidzot dzīve ir izdevusies, jo strādāt šādā pasaules flagmanī, kas var būt drošāks un stabilāks. Izrādījās, stabilitāte turpinājās tieši 5 gadus. Kad notikās reorganizācijas rūpnīcas iekšienē un mūsu biroju reorganizēja, es paliku bez darba. Man paveicās, jo man iekāroja Latvijas mobilais telefons un atkal liekas, ka tad beidzot tā dzīve ir izdevusies, jo Latvijas mobilais telefons viens no visiekārojamākajiem darba devējiem Latvijā, visas sociālās garantijas par mums pat 3. līmeņa pensiju uzņēmums maksāja. Ļoti labs atalgojums, ļoti labs darbs, interesants, ar izaugsmas iespējām. Protams, kad sekojot visām šām sajūtām, ir iespēja beidzot pacelties, paņēmām kredītu, renovējām ļoti nopietnu māju, kredīts nebija mazais, tuvu pie 100 000 eiro, un darbs stabilā kompānijā, stabilitāte, varam plānot, varam veidot iekrājumus, uzkrājumus, ilglaicīgi plānot savu dzīvi. Izrādās, stabils nav nekas Latvijas mobilais telefons. Tieši tāpat beidz reorganizāciju, un atkal Dainis palika bez darba. Bet palika bankas kredīts, kurš bija jāmaksā, ja nemaldos, līdz 32. gadam, par uzkrājumu veikšanu un ļoti skaistu ceļojumu plānošanu, diemžēl, tās domas bija jāpamet. Tāpēc, ko es ar šo gribu pateikt? Tā drošība. Drošība ir tajā brīdī, kad jūs nesat atkarīgs tikai no viena ienākuma avota, no viena darba, kurš jums ir. Un tas, ko es aicinu jūs šovakar, parūpēties par vairākiem ienākumu avotiem, kas man te kaut kas mazliet Tā. Lūk, un biznes, par kuru mēs runāsim šovakar, ir tas, kas atnāca arī pie mūsu ģimenes, tas ir Zinzino, un es aicinu ikvienu ieklausīties, paklausīties, varbūt, kad arī jūs varat izvēlēties sākumā kā otru ienākumu avotu, ļoti iespējams, kādam tas var kļūt, tā var kļūt arī par pamatu nodarbošanos. Tā, dators sastinga. Jā, ir. Un tā skaitā nav svarīgi, kāda ir tava pašreizējā nodarbošanās, kāda ir tava izglītība, kāds ir tavs vecums, arī kāds ir dotā brīdī tavs materiālais stāvoklis. Bet kas ir svarīgi? Ir vienīgais svarīgi tava vēlme strādāt, tava vēlme izglītoties un uzticēties cilvēkam, kurš tevi šovakar uzaicināja uz šo lekciju. Tāpēc arī es aicinu palieciet ar maniem kopā līdz šī webināra beigām, un jūs uzzināsiet, kā iespējams jau 23. gadā atrisināt savas finansiālās problēmas, un jūs arī uzzināsiet, kā šajā 2023. gadā varat uzlabot vai pat atjaunot savu veselības stāvokli. Par ko ir runa? Tātad kompānija Zinzino, Norvēģijas kompānija, tirgū jau 18 gadus, dibināta 2005. gadā. Par kompāniju sīkāk un smalkāk mēs vēl pievērsīsimies, bet tātad Zinzino biznesa modelis. Ko mēs piedāvājam un ko mēs darām paši?
Tas ir savs interneta veikals, kurš darbojas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā visā pasaulē. Jums nav jārūpējas par precēm, jums nav jāuztrauc par derīguma termiņiem, par apmaksas veidiem, jums nav jārūpējas par noliktavām, preču piegādēm, loģistiku, jums nav jārūpējas par algām, atvaļinājumiem, slimības lapām, darbiniekiem, kas strādā atbalsta dienestā, kas strādā noliktavā, pakošanā un tā tālāk. Jums ir savs gatavs klientu atbalsta dienests, kurš runā 30 valodās, automātiska visa veikala darbību uzskaite. Un ar ko mēs strādājam, tie ir unikāli produkti gribu uzsvērt, ar pierādāmu iedarbību. Tā ir strauji augoša nozare, 97% pasaules iedzīvotāji ir nepieciešams tas, ko mēs viņiem varam piedāvāt. Tā ir online tirzniecība, darbs no mājām, paralēli esošajam darbam, bez riskiem kaut ko pazaudēt, un tā ir iespēja izveidot savu finansiālo neatkarību, tātad kļūt par sava biznesa īpašnieku. Un tikai jūs izvēlaties, cik jūs vēlaties ar šo jauno biznesu nopelnīt. Zinzino problēma, kuru kompānija risina, jo svarīgākais, protams, katras kompānijas un biznesa darbībā ir produkts, ar ko mēs strādājam. Un Zinzino risina diezgan lielu virkni ar cilvēka problēmām, un kas ir aktuāla ikvienam cilvēkam, un tā ir mūsu veselība. Es ļoti, ļoti īsi konspektīvi pieskaršos tātad šai koncepcijai, jo mums nav tikai burciņa, pudelīte vai kapsuliņas ar kaut kādiem produktiem, tam apakšā stāv zinātniski izstrādāta veselības koncepcija, kuru saprotot, tad arī mēs varam virzīt šos produktus tirgū. Tātad, kā mēs labi zinām, es domāju, ka lielākā daļa no mums, mēs visi gribam justies labi, saglabāt fizisko formu, būt aktīvi, veseli, bet tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies visapkārt, mēs redzam, ka problēmas, kas saistītas ar veselību, nepārtraukti palielinās. Un ja mēs uzdodam jautājumu, kas tad ir noticies pasaulē šo pēdējo 50-70 gadu laikā, kas skar praktiski ikvienu no mums, un atbilde ļoti vienkārši ir mainījusies mums pieejamā pārtika. Ja mēs kādreiz ēdām dabīgi izaugušu pārtiku, pārtikas produktu, kas bija bagāta ar vitamīniem, minerālvielām, visām nepieciešamām uzturvielām, tad šodien, kad cilvēku populācija ir pieaugusi ļoti strauji un mūsu dzīvē ir ienākusi pārtikas ražošanas industrializācijas process. Un šodien mēs ēdam principā cilvēku gatavot ēdienu ar garšīgu, bet ar zemu galveno uzturvielu saturu, augstu cukuru līmeni, ļoti daudz tukšo kaloriju, ar maz šķiedrvielu apjomu un tā skaitā ļoti nesabalansētu, neaizvietojamo augstskābju omega-6, omega-3 attiecību. Kas tas ir? Par ko tad ir runa? Kā ir mainījusies šo divu augstskābju attiecība mūsu uzturā? Ja ģenētiski mūsu ķermenis ir būvēts, kad šīm divām augstskābēm būtu jābūt balansā 1:1, zinātne saka, ka tā drošā robeža, kurā mēs varam būt veseli, normāli funkcionēt, tā ir attiecība 3:1. Tātad 3 porcijas omega-6, 1 porcija omega-3. Ap 60 gadiem Eiropā, ap 80. gadu beigām Latvijā notikās pagrieziena punkts, un šis balanss sāka pieaugt. Dotā brīdī vidējā Eiropas šo augstskābju attiecība ir apmēram 15:1, Amerikā 25:1, un šis rādītājs ar katru gadu palielinās un palielinās. Tātad secinājums mums ir principā liels galveno uzturvielu trūkums mūsu pārtikā, un pārāk liels omega-6 daudzums izraisa omega-3 deficītu mūsu organismā. Un gribu pieskarties tātad, kāpēc tad mums ir tik ļoti svarīgs šo divu augstskābju balanss mūsu organismā. Atbilde ir ļoti vienkārša. Kā mēs visi zinām, mēs sastāvam no šūnām,
Un mūsu šūnām ir membrānas. Un mūsu šūnu membrānas tiek veidotas pamatā no šīm divām augstskābēm - omega-6 un omega-3. Omega-6 ir cietā saite, omega-3 ir elastīgā saite. Ja šis balans ir tāds, kāda daba to ir paredzējusi 1:1 vai vismaz 3:1, tad mūsu šūnu membrānas ir elastīgas, caurlaidīgas, uzturvielas viegli iesūcas, sārnvielas viegli tiek izvadītas ārā, un mēs iegūstam tīru, sakoptu, pēdušu šūnu, tā kā daba to ir paredzējusi. Ja mēs katru dienu apēdam šo omega-6, teiksim, 15 reizes vairāk, tad mūsu šūnas membrāna veidojas no tā, ko mēs esam apēduši, un mēs iegūstam rezultātā cietu, neelastīgu, necaurlaidīgu šūnas membrānu. Uzturvielas lēni uzsūcas, ne viss, ko mēs liekam savā vēderā, tiek līdz šūnām, sārnvielas nepilnīgi tiek izvadīts no šūnām ārā, un rezultātā mēs iegūstam iekaisuma procesus izraisošu vidi mūsu organismā jau šūnu līmenī. Pie kā tas noved? Tas noved pie ļoti daudz dažādām diagnozēm, kuras nav ne traumas, ne infekcijas, bet visām šīm, par piemēru, diagnozēm pamatā iemesls ir šis hroniskā iekaisuma process mūsu organismā. Tātad, ja mums ir šis disbalans un mēs savu ķermeni veidojam šādā disbalansā, tad agri vai vēlu šie hroniskie iekaisuma procesi veidojās, un ļoti iespējams, ka viņi var pāraukt arī par kādu no šādām te ļoti nepatīkamām diagnozēm. Kā tad samazināt šī hroniskā iekaisuma procesus? Ļoti vienkārši atjaunot normālu omega-6, omega-3 balansu. Tātad 3:1 vai zemāku. Ja mēs šo procesu varam atjaunot, mēs savā organismā atjaunojam šo noturīgo vidi pret iekaisuma procesiem. Un kā rāda mūsu jau ilgadējā pieredze, ļoti daudzas šīs te diagnozes, viņas netiek izārstētas, bet viņas vairs cilvēkam netraucē dzīvot. Es domāju, ka migrēnas, alerģijas, asinsspiediena problēmas, astmas, artrīti, demences un tā tālāk, dermatīti, ļoti nepatīkamas lietas. Iemesls visam ir šis hroniskā iekaisuma process. Šī ir tā problēma būtībā un pamatā, ko kompānija Zinzino arī risina. Kā uzzināt savu omega-6, omega-3 augstskābju līdzsvaru? Un labā ziņa, mums nav jābūt ārstiem, mums nav jābūt medicīniskai izglītībai, to visu mūsu vietā paveiks profesionāla laboratorija, un kompānija Zinzino sadarbojas ar profesionālu Vitas Analytical Service laboratoriju Oslo. Tā ir ļoti nopietna pētniecības laboratorija. Te jūs redzat dažus viņa sadarbības partnerus, Stanfordas, Harvardas, Kembridžas universitātes. Šeit ir mazliet lielāks saraksts ar sadarbības partneriem, un Zinzino, tieši tāpat kā visi šie, ko jūs redzat ekrānā, ir viens no šīs laboratorijas klientiem, kurš pērk šo pakalpojumu. Un Vitas laboratorija priekš mums ir izveidojusi mājās veicam sausā asins paraugu testu, kad mēs mājas apstākļos droši, pareizi varam paņemt 6 asins piles, nožāvēt, aizsūtīt viņus uz laboratoriju, un apmēram pēc 2 nedēļām mēs saņemam detalizētu ziņojumu jūsu izvēlētā valodā uz apmēram 21 lapas puses. Mēs šodien nepieskarsimies testiem kā tādiem. Gribu tikai pateikt, ka tests ir ļoti detalizēts. Parastam cilvēkam, ne mediķim saprotamā valodā, ir aprakstīts visi šie testa rezultāti. Ja? Pamatā, ko mēs redzam, tā ir omega-6, omega-3 attiecība, organisma aizsardzības līmenis pret hronisko iekaisumu procesiem, omega-3 līmenis asinīs un tā tālāk un tā tālāk. Šis ir
principā mūsu galvenais instruments, un ar to kompānija Zinzino radikāli atšķirās, es gribētu teikt, praktiski no visām dotā brīdī tirgu esošām kompānijām, kuras piedāvā uztura bagātinātājs, kad nav jātic solījumiem, bet mums ir klīniska asins analīze, kura parāda reālo situāciju pirms un pēc. Ja mēs uz to skatāmies kā uz biznesa potenciālu, kā tas viss izskatās, un uz šo mēnesi, uz šodienu mēs esam veikuši vairāk nekā 1,070,000 šo balansu testu. Un kopējā statistika, jūs redzat, testu rezultāti parāda, ka cilvēki pasaulē nav balansā, un vidējais rādītājs šobrīd ir 97% pasaulē. Ja mēs skatāmies mazliet lokālāk par Eiropu, tad mēs redzam, ka jā, Eiropā tiešām 5% cilvēki ir atraduši labus pārtikas avotus, un viņiem šis balans ir labs. Bet, ja mēs skatāmies uz šiem pārējiem diviem rādītājiem, tad 20% no šī vairākā miljonus testu tie ir cilvēki, kuri ir ikdienā lietojuši papildus kaut kādus omega-3 uztura bagātinātājus. Tātad cilvēki, kuri apzinās un rūpējās par savu veselību, ikdienā tērē naudu, diemžēl viņi redz, ka viņu vidējais balans ir 7:1. Tātad ļoti tālu no tās veselīgās, drošās zonas. Un 75%, kā jau es teicu, vidēja attiecība 15:1. 95% Eiropā ir potenciālie mūsu klienti un 97% visā pasaulē. Labā ziņa, kad ko piedāvā Zinzino, mēs varam atjaunot jūsu organismu balansu 120 dienu laikā. Kāpēc runa ir par 120 dienām? Jo tas ir eritrocītu dzīves cikls, tātad 4 mēnešu laikā visas mūsu asinis ir atjaunojušās un nomainījušās, un jaunās asinsšūnas, tāpat kā viss mūsu ķermenis, tiek būvēts no tā, ko mēs esam katru dienu ēduši. Un ja mēs esam sabalansējuši savu uzturu, arī šīs divas neaizvietojamās taukskābes omega-6, omega-3, tad pēc 4 mēnešiem, taisot atkārtoto analīzi, mēs redzam rezultātu. Vai tas, ko es esmu darījis savai veselībai, vai tas, ko kompānija piedāvā, vai tas tiešām darbojās vai nē. Ko tad mēs piedāvājam un kādā veidā? Un kas to ir izdomājis? Zinzino ir pašiem sava zinātniskā padoma. Tie ir pasaules līmeņa zinātnieki, kuri ir piesaistīti zinātniskajos pētījumos un produktu izstrādē. Un šīs zinātniskās padomes vadītājs ir doktors Pols Kleitons, tātad profesionāls zinātnieks, uztura farmakologs, un viens fakts, ar ko mums ir tiešām pamats visiem lepoties, doktors Pols Kleitons ir pagājušajā gadā atzīts kā viens no top 100 pasaules zinātniekiem. Un vēl maza reklāma. Ir ļoti unikāla iespēja šomēnes, nākošu nedēļu, 28. septembrī, tikties ar doktoru Polu Kleitonu klātienē. Tepat Rīgā būs lekcija, atsevišķa lekcija ārstiem un ārstniecības personālam, un atsevišķa lekcija būs visiem mums parastajiem cilvēkiem, publiskā lekcija atkal parastā cilvēkiem saprotamā valodā. Tā kā tiem, kam interesē, kas vēl nav nopirkuši biļetes, dariet to, nevelciet garumā, būs tulkojums uz latviešu, uz krievu valodu, tā kā par to arī jums nav jāuztraucas. Zinātniskā padome, ko viņa ir izdarījusi? Viņi ir radījusi unikālu produktu, unikālu omega-3 produktu, kurš tiešām darbojās. Kāpēc viņš darbojās un ar ko viņš atšķirās no visa tā, ko mēs dotā brīdī varam nopirkt aptiekās, pasūtīt internetā un tā tālāk? Mēs to saucam par balansēļu, un šajā balansēļā ir atkārtota dabas dotā formula. Jo ir jāsaprot, ka dabā omega-3 vienmēr ir kopā ar
kaut kādu antioksidantu, jo viņi ir ļoti nestabila viela. Un dabā omega-3 vienmēr ir pārī ar polifenoliem. Polifenoli ir ļoti spēcīgs dabīgais antioksidants. Un tas, ko ir izdarījis Zinzino ir atkārtojis šo dabas formulu, kuru mūsu organisms ģenētiski pazīst un ir spējīgs pilnvērtīgi absorbēt un iegūt nepieciešamo rezultātu. Lūk, augsts kvalitātes zivjeļa un ļoti īpaša olīveļa ar ļoti augstu polifenolu koncentrāciju. Pēc patentētas formulas viņas tiek sajautas kopā un mēs iegūstam unikālu produktu ar ļoti efektīvu iedarbību. Uz doto brīdi mums ir vesela līnija šo balansu produktu, dažādas eļļas ar dažādām garšām, ir ūdenī šķīstošā versija, ir speciāli vegāniem, veģetāriešiem balansu eļļa, kur omega-3 tiek iegūta no mikroaļģēm. Ir cilvēkiem, kas to eļļu nevar iedzert, ir variants arī kapsulās, bet mēs to rekomendējam vairāk ceļojumiem. Ar ko tad ir tā unikalitāte? Kā jau es teicu, tie ir polifenoli, bet, lai mums būtu lielāka skaidrība par šo unikālo Zinzino piedāvājumu, es gribu parādīt vienu no Zviedrijas pētījumiem. Šeit nav brendi, šeit ir vienkārši produktu kombinācijas, cik stundas nonākot mūsu organismā, omega-3 ir dzīva un aktīva. Un šie te pirmie 3 stabiņi, tas ir dotā brīdī 100% viss, ko mēs varam nopirkt veikalā, aptiekās, pasūtīt no iHerba, no interneta un tā tālāk. Un kā mēs redzam, visi šie produkti dotā brīdī tirgu pieejamie, viņi ir stabilizēti vai no R vitamīnu, jeb alfa-tokoferoliem vai ar astaksantīnu. Un labākais rādītājs, cik šī omega-3 ilgi ir dzīve mūsu organismā, tās ir apmēram 16 stundas. Un tagad es gribu atsaukt atmiņā testu statistiku. 20% no tā vairāk kā 1 miljona veiktajiem testiem bija cilvēki, kuri tiešām bija dzēruši omega-3. Viņiem nav variantu, viņi pērk aptiekās, un viņu testa rezultāti bija 7-1. Tātad ļoti tālu no šīs veselīgās robežas. Un vienīgais veids, kā iegūt labu un efektīvu iedarbību, ja šī omega-3 tiek stabilizēta ar polifenoliem, jeb dabas dotā formula. Un tas ir tas, kas ir mūsu balanseļā, un šī omega-3 kombinācija mūsu organismā ir spējīga dzīvot līdz 35 stundām, kas arī dod tiešām efektīvu rezultātu. Un kā rāda atkārtotie testi, kā jau es teicu, pēc 4 mēnešiem mēs ieduram pirkstā otru reizi, un mēs redzam, ka 95% gadījumu Zinzino balansu produktu lietotājiem pēc 4 mēnešiem šī attiecība ir 3-1 vai tuvu tam. Šeit ir uz doto brīdi praktiski viss Zinzino kompānijas piedāvājums. Es neiešu sīk un smalki pa visiem produktiem, bet te jūs redzat, mums ir 3 dažāda veida sausā asins parauga testi. Tātad balanss tests, D vitamīna tests, cukura tests, ir balanss līnijas produktu, ir produkti imunitātes atjaunošanai, vitamīnu kompleksi, safrāns smadzeņu darbībai, D vitamīns, betaglikāni imunitātei, zinogīnu organisma atjaunošanai, zinobiotika, zarnu veselības uzlabošanai un tā tālāk. Tātad tas produktu apjoms un daudzums, viņš nav liels, bet gribu uzsvērt, ka viņi visi ir izstrādāti tā, ka viņi pareizi lietojot viens otru papildina, strādā tā kā kaskādēs. Ja? Un mēs tiešām varam palīdzēt cilvēkiem sakārtot, atjaunot savu veselību. Visi Zinzino produkti ir certificēti un reģistrēti visās valstīs, kurās kompānija strādā. Te jūs redzat visus nepieciešamos certifikātus. Mums ir arī GMP certifikāts, dabīgi iegūtas sastāvdaļas, bez sojas, bez cukura, bez glutēna, bez GMO un tā tālāk. Ir arī
Informed Choice certifikāts, kas apliecina to, ka šos produktus drīkst lietot arī profesionālie sportisti. Un dažas Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes norādes, tātad iegūmi veselībai, nonākot un dzīvojot balansā. Normāla smadzeņu darbība, normāla sirdsdarbība, imunitāte, normāla redze, šūnu dalīšanās, normalizējās asinsspiediens un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka ik viens var ieraudzīt, cik ļoti nopietnas un efektīvs un galvenais vienkāršs veids, kā mēs varam palīdzēt savam organismam, savai veselībai. Nu, lūk, tas ir tāds ļoti, ļoti īsts stāsts par to produktu, ar ko mēs strādājam. Vai jūs redzat šeit biznesa potenciālu? Tātad tie ir ikdienas lietošanas produkti, unikāli patentēti produkti, ir sava zinātniskā padome, jaunākās inovācijas uztur farmakoloģijas nozarē. Tā ir augstākā skandināvu kvalitāte un, kas ir pats galvenais, uz pierādījumiem balstīta veselības koncepcija. Neticiet solījumiem, taisiet analīzes, pārliecinieties, kāds ir jūsu stāvoklis tagad un kāds ir jūsu stāvoklis pēc 4 mēnešiem. Un 95% gadījumu mēs redzam tiešām reāls klīniskus uzlabojumus, par ko cilvēki saka, kad arī viņu pašsajūta tiešām uzlabojas. Nu, lūk, šāds ir tas veselības piedāvājums, ko piedāvā kompānija Zinzino un problēma, kuru viņa risina. Mums ir ko piedāvāt 97% no gandrīz 8 miljardiem cilvēku. Jautājums ir tikai tev, skatītāji, vai tu zini kādu cilvēku, kas vēlētos iegūt labāku veselību? Jeb varbūt tu zini kādu cilvēku, kas vēlētos uzlabot savu materiālo stāvokli. Vai tu zini kādu cilvēku, kas ir vienkārši atvērts jaunām iespējām? Ja tas ir tā, tad iesim tālāk. Kā jau teicu, Norvēģijas kompānija 18 gadus tirgū. Uzņēmumu dibinātāji ir aktīvi Zinzino biznesa partneri. Tas ir ģimenes pāris, Hilda un Oriana Sēle, un viņi, tāpat kā mēs, strādā ar saviem biznesa partneriem, strādā ar saviem klientiem, ir joprojām aktīvi, tātad aktīvie spēlētāji šajā biznesā, un viņi rāda mums to ceļu, uz kurieni mēs iesim. Viņiem ir savas vīzijas, ļoti lielas vīzijas, par kurām mēs parunāsim. Bet tātad, kas tad ir Zinzino? Dotā brīdī, jā, tas ir visā pasaulē augošs uzņēmums, strādā vairāk kā 40 atvērtos tirgos. Katru gadu tiek jaunas valsts pievienotas šiem atvērtajiem tirgiem. Tātad atvērtais tirgus Zinzino izpratnē nozīmē to, ka tās ir valstis, kurās mēs drīkstam reģistrēt gan biznesa partnerus, tātad cilvēki, kuri vēlās ar šo strādāt, gan klientus lietotājus, kuri lietos tikai produktus. 40, vairāk kā 40 tirgi, ar kuriem mēs varam strādāt. Plus produktu piegāde ir praktiski visā pasaulē. Tātad, ja mums ir potenciāls klients Brazīlijā, viņš savu produktu saņem, mēs viņu noreģistrējam savā internetu veikalā, un kompānija parūpējas par visiem procesiem, lai viņš saņemtu savu pasūtījumu. Kompānija Zinzino ir tiešās pārdošanas asociācijas biedrs visās valstīs, kurās viņa oficiāli strādā. Tātad vairāk kā 40 atvērtie tirgi, kā mēs runājām. Un tas ir ļoti būtisks fakts, jo, ja mēs atveram tiešās pārdošanas asociācijas mājaslapu Latvijā, tad mēs redzam, ka no apmēram 25 vidēji tā tīkla mārketinga kompānijām, kuras dotā brīdī Latvijā strādā, oficiāli reģistrētas ir tikai 9. Starp tām ir arī Zinzino. Lūk, pārdošanas apjoms ik katru gadu pieaug, un kompānijas mērķis ir sasniegt 1 miljonu klientu līdz
2025. gadam un 20 miljonus klientu līdz 2035. gadam, un man nav nekādu šaubu, ka tas tiešām arī notiksies. Zinzino ir atvērta akciju sabiedrība, viņa kotējās Nasdaq biržā, tātad visiem, kam interesē finansu rādītāji, finansu pārskati, katru ceturksni viss tiek publicēts, viss ir pieejams, viss ir caurspīdīgs, un tas priekš manīm vēl ir viens punkts, kas liecina par to, ka kompānija ir ienākusi tirgū ar lieliem mērķiem un uz ļoti ilgu laiku. Reģionālie biroji, loģistikas centri, dotā brīdī, kā jūs redzat, ir visā pasaulē, visos kontinentos, visā pasaulē cilvēki var saņemt savas preces. Šis ir mazliet novecojis slaids, ir mazliet vēl noliktavas nākušas klāt. Nu, lūk, biznesa potenciāls, kā jau es teicu, uz testu rezultātiem balstīts uzturs, dotā brīdī kļūst kā ļoti spēcīga globāla tendence. Un, ja mēs paskatāmies kopā pasaules statistiku, tad 500 miljonu cilvēku visā pasaulē šodien lieto omega-3 uzturbagātinātājus. 500 miljoni katru dienu tērē naudiņu un kaut ko lieto. Bet mazāk nekā 0,2% ir veikuši testu, lai noskaidrotu šo omega-6, omega-3 līmeņu attiecību. Un 97%, kā jau mēs runājām, šis balanses tests netiek izturēts. Nozares speciālisti saka, ka omega-3 tirgus līdz 2050. gadam izaugs no 40 miljardiem pašlaik līdz 200 miljardiem ASV dolāru. Tātad tas potenciāls ir mega liels. Ja tas liekas interesanti, tad kā tad uzsākt savu biznesu Zinzino? Ir ļoti vienkārši. Ir 3 sadarbības varianti. Tātad priekš visām atvērtajām valstīm, Eiropas valstis, ASV, Kanāda, Austrālija un tā tālāk. Ir 3 partneru komplekti, tātad mēs nesamaksājām naudiņu kaut kur, kaut kādā kasē, kura tiek kaut kam sadalīta. Nē, mēs nopērkam produktus, kā jaunais biznesa partneris, paši priekš sevīm, savai lietošanai. Un šī ir vienīgā reize, kad mēs kā Zinzino biznesa partneri varam iegādāties produktus ar tiešām ļoti lielām atlaidēm un ļoti izdevīgi. Tātad ir 3 varianti, 315 eiro, 583 un 1159. Ja mēs skatāmies kā uz ilglaicīgu biznesa attīstīšanu, tad nav nekāda starpība, ar kuru komplektu jūs uzsākat šo biznesu. Iespējas visiem ir pilnīgi vienādas, bet ir, protams, starpība, cik produktu jūs saņemat savai pašu lietošanai. Jūs varat iegūt jau savu pirmo pieredzi, un es gribētu īpaši šajā gadījumā izcelt Ultimate Partner Kit, it kā pašu dārgāko, 1159, bet tai pašā laikā viņš dotā brīdī ir visizdevīgākais un vislētākais, jo kompānijai ir kampaņa. Ja jūs sākat biznesu ar šo lielo komplektu, pirmkārt, tur ir 10 balanses testi. 10 balanses testi, kur katra testa atsevišķa cena, ja nemaldos, bija 179 eiro. Dārgi. Bet lūk, jūs sākat biznesu ar šo lielo partneru komplektu, un ja jums 12 mēnešu laikā ir 25 aktīvi klienti, ja jūs izpildat noteikts kvalifikācijas rādītājus, 13. mēnesī kompānija jums atgriež jūsu sākotnējo ieguldījumu 1159 eiro. Principā jūs esat uzsācis biznesu, saņēmuši sev produktu paku vairāk kā 3000 eiro vērtībā, gada laikā krietni nopelnījuši, parādījuši kā un cik, un jums par to vēl atdod jūsu sākotnējo starta kapitālu atpakaļ. Kā tad mēs to darām? Sākam ar nepilna darba laiku. Tas arī būtu ieteikums visiem jaunajiem biznesa partneriem. Ja jums nav pieredzes un priekšzināšanu, sākam to kā ar nepilnu darba laiku. No sava darba brīvajā laikā katru vakaru kaut kādas stundas veltam šim biznesam. Tā ir iespēja strādāt no mājām. Ja jums ir
jau esošs mājas darbs, vai jūs esat pensijā, vai jūs esat māmiņa ar bērnu, ideāls veids, darbs no mājām, paralēli jūsu mājas dzīvei. Jūs pats izvēlaties cilvēkus, ar kuriem jūs vēlaties strādāt. Skatāmies riņķī, draugi, paziņas, ar kuriem es vēlētos veidot šo biznesu kopā. Un sākat radīt savus pirmos pasīvos ienākumus. Kāds varētu jautāt, no kurienes tad šeit pasīvie ienākumi, tad jau noteikti visu laiku ir kaut kas jāpārdod. Atbilde ir ļoti vienkārša. Zinzino klientu lojalitātes rādītājs ir 80%. Un Zinzino piedāvā ikdienas lietošanas produktus. Tātad par vienreiz izdarītu darbiņu jūsu klienti saglabā šo lojalitāti, viņi ir apmierināti ar produktu lietošanas rezultātiem, un viņi katru mēnesi iepērkās, un par šiem viņu pirkumiem nelielu, bet ļoti godīgu procentu kompānija jums samaksā kā komisijas maksu. Mums arī ir klienti, kurus mēs esam reģistrējuši pirms 5, 6, 7 gadiem, kuri joprojām turpina šos produktus lietot, jo ir sapratuši to pozitīvo ieteikumu uz veselību, un mēs par vienreiz 6 gadus atpakaļ padarītu darbiņu saņemam šo komisijas maksu līdz šim katru mēnesi. Šis ir pirmais pasīvā ienākuma veids. Biznesa modelis ļoti vienkāršs. Mēs vienkārši tiekamies ar cilvēkiem, mēs dalāmies ar informāciju, ar savu personisko attieksmi, un rezultātā mēs iegūstam produktu lietotājus vai jau savus biznesa partnerus. Un sākām pelnīt Zinzino jau ar pašu pirmo reģistrēto klientu. Ja jūs šovakar iestājaties Zinzino biznesā, apmaksājat savu lielo partneru paku, tajā pašā brīdī jūs varat sākt reģistrēt klientus, un tajā pašā brīdī jūs jau saņemat savas pirmās komisijas. Un ir speciāla ātrā starta programma jauniem biznesa partneriem, kuri tikai uzsāk šo biznesu. Un šī programma paredz, ka speciālos bonusos pirmo 2 mēnešu laikā jūs varat nopelnīt 1100 eiro un vairāk. Tātad jau atgriezt sākotnēji savu ieguldījumu, uzsākot šo biznesu. Biznesa modelis, tātad mēs strādājam gan klātienē, gan online vidē, visi digitālie rīki mums ir pieejami, izvēlaties savu darba modeli, kā jūs to vēlaties. Komisiju plāns, par ko mums maksā. Tā ir atsevišķa ļoti liela tēma, ir ļoti daudz dažādi vienreizējie bonusi, regulārie bonusi, par kuriem es nepieskaršos, jo tā tiešām ir ļoti liela tēma. Bet tātad mums maksā, mēs pelnām komisijas no visu savu klientu un visu savu partneru klientu produktu pirkumiem. Neliela, ļoti godīga komisija, un ja mums ir liels klientu daudzums, mūsu un mūsu partneru kopējais klientu daudzums, mēs jau varam saņemt ļoti patīkamus papildus ienākumus. Ir 2 veidi, kā veidot biznesu uzņēmumā Zinzino. Pirmais veids ir, jūs strādājat tikai ar klientiem, tātad produktu patērētājiem. Tas iespējams varētu noderēt veselības nozares profesionāļiem, cilvēkiem, pie kuriem klienti jau nāk pēc veselības, tie ir fizioterapeiti, masieri un tā tālāk. Un otrs variants ir, jūs tāpat strādājat ar saviem klientiem un paralēli vēl aicinat savus radus, draugus, paziņas strādāt kopā ar mani. Tātad jūs veidojat savu komandu. Par pirmo veidu, ja jūs strādājat tikai ar klientiem, viens klients priekš Zinzino nav viena fiziska persona, tās ir viens kāda produkta abonements. Tātad, ja tā ir balansēļa, tātad viens balansēļas abonents ir viens produkta abonements. Viens klients. Ja tas ir X-tend vitamīnu komplekss, ja, tad tas ir plus vēl viens klients. Ja tas ir D vitamīns, tas ir plus vēl viens klients, bet fiziski tas var būt viens cilvēks.
Un, ja jūs strādājat tikai ar klientiem, protams, kad jūsu ienākumi ir atkarīgi no klientu daudzuma, kurš jums ir. Te jūs redzat klientu skaitu un aptuvenos ienākumus, ko viņi jums var nest. Tātad 25 klienti, tie būs apmēram ap 200 eiro mēnesī, 50 klienti, tie ir apmēram plus mīnus 350 eiro mēnesī. Ja jums ir 100 personīgie klienti, tad aptuvenais ienākums ir 1000 līdz 1300 eiro mēnesī. Un ko es gribu īpaši pieminēt, sasniedzot šo 100 klientu līmeni, jūs saņemat vienreizēju bonusu 10 000 eiro, kurš tiek izmaksāts 25 ikmēneša maksājumos par 400 katru mēnesi. Tātad, vai jūs zinat vēl kādu šādu analoģisku piedāvājumu no citām kompānijām par 100 klientiem 10 000? Protams, mēs varam iet tālāk, ir top 200, tātad 200 klienti, par to jūs saņemat vēl papildus, kvalificēties īpašam ceļojumam ar īpašām apmācībām uz kādu ļoti skaistu pasaules vietu. Un apakšējā rindiņā jūs redzat kopējos gada ienākumus plus mīnus no 2400 līdz 20 000 strādājot tikai ar klientiem, ja mēs varam papildus nopelnīt. Bet es aicinātu pastīties uz šo biznesu mazliet lielākā mērogā, un ja jūs domājat sākt, nesākt, noteikti sākt un aicināt līdzi savus radus, draugus, kaimiņus, kolēģus. Tātad, kā jau es teicu, viens klients ir kāds viena produkta abonements, un biznesa partneris tā ir persona, kuru jūs esat uzaicinājis strādāt kopā ar jums. Un tātad šī ātrā starta programma paredz, kad pirmo 2 mēnešu laikā uzaicinot 2 savus personīgos biznesa partnerus un iegūstot sev 10 klientus, jūs varat kopumā nopelnīt līdz 1100 eiro ātrijos bonusos, ja mēs visu darām pareizi. Cilvēks, kurš šo šeit aicināja, viņš mums pastāstīs, kā to izdarīt pareizi, ātri, viegli, jo mums ir ļoti daudz piemēru, kad jaunie biznesa partneri tiešām šos visus ātrā starta bonusus paņem. Un turpinām attīstīties tajā brīdī, kad jums ir jau 4 savi personīgie biznesa partneri, jūs sasniedzat titulu Silver, un tas nozīmē apmēram 200 eiro ienākumi mēnesī. Šeit netiek apskatīts variants, kad jums ir 100 vai 200 klientu, tad, protams, tas viss summējās kopā. Ja? Bet tātad pirmais tituls Silver, tie ir apmēram 200 eiro mēnesī. Jums ir 4 draugi, kuri ir piekrituši iet ar jums kopā, mācīties kopā, darīt to kopā. Ko mēs darām tālāk? Ļoti vienkārši mēs palīdzam saviem draugiem arī nopelnīt šos stabilos 200 eiro mēnesī. Jūs sasniedzat titulu Executive, un tie ir apmēram 800 eiro mēnesī. Turpmākās darbības palīdzam saviem 4 draugiem nopelnīt šos 800 eiro mēnesī. Tajā brīdī jūs sasniedzat titulu Diamond, un tie jau ir apmēram plus mīnus 4000 eiro mēnesī. Tālākās darbības ļoti vienkārši. Darām to pašu, ko darījām, palīdzam saviem draugiem pelnīt katram 4000. Nākamais tituls ir Crown, un tie ir 12 000 eiro mēnesī. Man liekas, ļoti nopietni ienākumi. Te jau var ļoti nopietni plānot savu dzīvi, savu sapņu dzīvi. Es pat teiktu tā. Crowns, tas nav pēdējais tituls, viņu ir, kā jūs redzat, karjeras kāpnes, viņas ir diezgan garas, un viņas nepārtraukti pagarināsies. Nāks jauni stabiņi, paralēli tam, kā šie tituli tiks sasniegti. Kādam iespējams pietiek ar Executive, ar 800 eiro, kādam vajag platīnu 1300, kādam vajag Diamond 4000 eiro, ja nemaldos, gan arī 50 partneri Latvijā jau ir sasnieguši šo Diamond titulu.
Kādam vai Kraunu 12, tā ir skandināva finansiālā brīvība. Dotā brīdī Latvijas augstākais tituls ir 24,000 eiro mēnesī. Es zinu, ka to ir grūti aptvert. Pirmo reizi dzirdot, katru mēnesi saņemt 24,000 eiro, bet tā ir realitāte, un tas tiešām ir šajā kompānijā izdarāms. Un ļoti daudz cilvēku domā, ka šie skaitļi, kurus jūs šeit redzat, ka viņi nav iespējami kaut vai tikai tāpēc, ka jūs nekad mūžā paralēli savam esošajam darbam nesat pelnījuši šos 1000, 4000 vai 7000 eiro. Paralēli savam esošajam darbam. Šeit tas ir tiešām iespējams. Viss ir atkarīgs no jūsu enerģijas un, protams, no laika, cik jūs tam ziedosiet. Būt pareizajā laikā un pareizajā vietā tie ir 80% no veiksmes. Un es gribētu teikt, ka dotā brīdī mēs redzam šo kompānijas izaugsmes līkni, un mēs šajā kompānijā esam jau 9. gadu, un visus 9 gadus kompānijas vadība katru gadu ir paziņojuši savus lielos mērķus. Katru reizi viņi likās ļoti ambiciozi, ļoti lieli, un katru gadu šie mērķi tika sasniegti. Tika radītas iespējas un veidi, kā šos mērķus sasniegt. Un tāpēc man nav pilnīgi nekādu šaubu, ka 25. gadā būs 1 miljons klientu. Es domāju, tas būs pat ātrāk, tas būs jau nākošais gads, un 20 miljonu klientu būs 35. gadā. 100 miljonu 50. gadā, tad gan man jau būs diezgan padaudz gadu. Bet arī tas noteikti piepildīsies. Ja? Tā kā tiem, kuriem ir tagad 20, skatieties uz to bultiņas pašu augšu. Tas viss notiksies. Jautājums ir tikai, cik no šī kopējā klientu daudzuma būs jūsu un cik no šiem klientiem būs jūsu komandā. Tāpēc vai ir īstais laiks sākt? Nē, pilnīgi noteikti nav par vēlu. Īstais laiks ir 23. gads. Droši sākam. Nu, lūk, vai tu joprojām gaidi, kad kaut kas tavā dzīvē izmainīsies pats no sevis? Atgādināšu, tātad unikāli produkti ar pierādāmu iedarbību, strauji augoša nozare, 97% pasaules iedzīvotāji ir nepieciešams tas, ko mēs viņam varam piedāvāt. Tā ir online tirzniecība, tā ir iespēja strādāt no mājām, paralēli esošajam darbam, bez riskiem, ko pazaudēt, un galu galā tā ir iespēja izveidot savu finansiālo neatkarību. Izvēlaties, vai jūs ejat algota darbinieka ceļu, tikai vienu ceļu algota darbinieka, vai jūs kļūstat par sava biznesa īpašnieku ar, principā, neierobežotu ienākumu potenciālu. Tāpēc es aicinu 2 varianti. Kļūstiet par Zino partneri. Tā ir iespēja pelnīt naudu ilgtermiņā, ko jūs tikko redzējāt. Jebšu jūs varat, protams, kļūt par Zino klientu. Jūs ietaupīsiet savus līdzekļus ikmēneša pasūtījumos, jūs dabūsiet būtiskas atlaides Zino produktiem un kvalificējoties īpašai Zino for Free programmai, jums kā klientam, lietotājiem ir iespēja saņemt savus produktus bez maksas. Nu, lūk, gribētu atgriezties pie pašas prezentācijas sākuma un vēlreiz padomāt, kas tad ir šī stabilitāte, kas tad ir šī drošība un parūpēties par vairākiem ieņēmumu avotiem. Ir svarīgi tikai tava vēlme strādāt, tava vēlme izglītoties un uzticēties cilvēkam, kurš tevi uzaicināja. Jo cilvēks, kurš tevi šodien uzaicināja, vēlas strādāt kopā ar tevi, jo viņš redz tevī potenciālu. Esi laipni gaidīts Latvijas Zino komandā. Mēs zinām un mēs mākam šeit strādāt, un mēs tevi iemācīsim darīt pareizi un efektīvi. Ja ir jautājumi, lūdzu, mums vēl ir dažas minūtes.
Paldies, Daini. Man ir nevis jautājums, bet man ir komentārs. Tu teici, ka tev tad būs daudz gadi. Tad, kad Zino būs absolūti neapstrīdams nozars līderis. 50. gadā man tas kalkulators jāņem, jā. Bet es gribētu uzsvērt, ko Zino biznesā mums laiks rit nedaudz savādāk. Tāpēc, kad mēs šajā biznesā praktiski visi novērojam to, kad veselība saglabājās, veselība turās daudz ilgāk, daudz labāk, un attiecīgi mēs varam. Man pašam bija tāda pieredze, kad es biju tādā izaicinājuma pasākumā, kur vidējais vecums bija zem 40, un es tajā mirklī jau biju virs 50. Un tad, kad tā izaicinājuma noslēgumā mani 32 gadnieki un 35 gadnieki un 36 gadnieki uzzināja, cik man ir gadi, viņi teica, bet tu taču reāli nevis mūs vilki uz leju, bet cēli uz augšu. Un es zinu, Daini, ka tev ir tieši tāds pats stāsts par to, kā jaunākā vecumā gāja grūtāk izaicinājumos nekā vecākā. Tāpēc es gribu teikt, tas ir jāņem vērā, ka arī tad, tajos gados, mēs būsim pie izcils veselības, un tas ir vēl viens iegūms. Un jā, tieši tā kā Dainis teica, man kā vienmēr patika, viss soli pa solim. Viss ir skaidrs, tāpēc droši vien arī jautājumu nav, jo tu saliec visu tik akurāti un tik precīzi, ka viss ir skaidrs. Vienīgais, kas atliek, pieņemt lēmumu, jo patiešām jums nav pat jācenšās visu līdz sīkumiem saprast, jums ir jāsaprot ļoti vienkāršas lietas. Pirmām kārtām, šī te vajadzība pēc pilnvērtīgas ikdienas maltītes, pēc pilnvērtīga uztura, viņa ar katru dienu pieaug. Tieši tāpat kā izpratni par to, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ar katru dienu pieaug. Mēs esam šī te nākotnes megatrenda pionieri. Mēs esam flagmanis. Mēs esam tie cilvēki, kuri virza šo nākotnes milzu vajadzību pretīm cilvēkiem. Tāpēc šeit vispirms mēs būsim ieguvēji veselībai, pēc tam arī savai finansu veselībai, pārticībai un bagātībai. Un apkārt mums būs veseli, laimīgi, stipri cilvēki. Tas ir tas, kur mēs ar Daini jūs aicinām, tāpat kā visi partneri, kas ir šeit. Jā, tas bija tas, ko es vēl gribēju piebilst. Vēl mums ir 1 minūte. Ja ir vēl kāds jautājums, Daini, vai komentārs, lūdzu. Ja ne, pārslēgsimies pie partneriem.